Tā, nu, dāmas un kungi, labrīt, labdien, kad es to vidiku ielikšu. Nezinu, kādu brīdi neesmu bijis ēterā, tāpēc, ka dzēru Melburnā. Soka 2 nedēļas, joptai. Labi, ne par to nopietnām lietām. Mēs esam uz, nu, tā kā laikam slavenākās, atpazīstamākās Austrālijas daļas. Great Ocean Road, jā, lielais okeāna ceļš, kas sākās nevis šeit, viņš patiesībā jau kādu brīdi iet, un viņš garumā ir tur pat 300 km, kaut kādu nepateikšu precīzi, 270, es minēšu tagad. Un jā, stāsts ir tāds, ka agrāk šeit nekā nav bijis. Te ir bijuši kaut kādi ciematiņi, bet viņi bijuši pieejami tikai respektīvi ceļiem, kas nāk tā kā no iekšzemes uz šeit. Nu, tad sanāca tā, ka varbūt zināt, ka bija tāds pirmais pasaules karš. Austrāļi arī viņā piedalījās, jā, un līdz ar to, ka tas karš beidzās, džeki atbrauc mājās, nu tie, kas izdzīvoja, bļaļ, un tie, kas neizdzīvoja, neatbrauc. Tā kā Levits teica, bļaļ, ja tu nosprāks Ziemassvētkus, nesagaidīs, nu šitiem bija tāpatās, jā, ja tu nosprāks uz Austrāliju, neatbrauks. Tie, kas atbrauc, respektīvi, nu kā cilvēki bez darbiņa, zin, kā tur izkarojušies, tu savā starpā pizdīties nav interesanti, un viņiem atrada pielietojumu. Viņam saka, veči, mēs jums maksās, davai palīdz vietēju community, zin, kā uzcelt ceļu, jā, kas savieno šito miestiņu, nākamo miestiņu, tālāko miestiņu un tā tālāk. Nu, un džekiem divreiz nav jāsaka, nu, un šie sākuši celt, protams, nu, tas darbiņš nav bijis viegls, bet agrāk vai vēlāk ceļš tika pabeigts, un mūsdienās viņš ir daudz uzskatā sanāk, nu, pasaules skaistākais okeāna ceļš. Jā, mēs zinām daudzus, es pa daudziem esmu braucis. Vai es piekrītu šim apgalvojumam? Daļai jā, viņš noteikti ir jāredz, protams, ja nāk Austrālija prātā, nu, ko redzēt, lielu okeāna ceļu un Sidnejas Operas House. No Operas House pie Dirs, nu, okeāna ceļu, es teiktu, ka ir vērts izbraukt. Protams, ir stipri pārspīlēts un ļoti daudz turistu. Man tagad paveicās, ka es stāvu viens pats, nu, naturāli man ir paveicies, da nekā nav, kaut kāds, plezns tik mētājās. Bet viss pārējais, jā, ļoti daudz turistu un... Bet, nu, ir tā vērts, jā. Ko tur daudz stāstīt, es domāju, ka mēs drīzāk parādīsim ik pa laikam, kā šeit izskatās, uzfilmēsim, jo, nu, te ir ko darīt, ir ko braukt, ir ko redzēt. Jā, nu, piemineklis tiem džekiem, pa ko es stāstīju. Tā, nu, draugi un kolēģi, vārdu sakot, esam slavenākā Great Ocean Road daļā. Viņa saucās 12 apustuļi, bet tas, ko jūs redzat man tagad aiz muguras, tas nav 12 apustuļi, kaut gan tur vienu apustuli tālāk var redzēt, jā. Kāpēc es tur nefilmēju? Jūs redzēsiet, tur es uzfilmēju, vienkārši tur ir 12 apustuļi un 12,000 ķīnieši. Jā, nu, šitie paši, kas man vazājas tagad garām, tikai tur viņi ir tūkstošiem, jā, šeit viņi vienkārši pāris simt.
Nu, un līdz ar to, jā, pafilmēšu te. Par apustuļiem runājot, jā, jūs viņus redzēsiet atsevišķi, bet stāsts interesants, kāpēc 12? Jā, nu vispār, Bībelē viņi bija 12. Bet fiška tāda, jā, ka viņi nekad nav bijuši 12. Tas Žeks, var sakot, kurš viņus ir skaitījis. Viņš laikam ir pabeidzis vai iesācis 1. klasi, bet īsti skolu nav apmeklējis. Viņš zinājis tikai vienu vārdu 12. Viņš saskaitīs 12, kaut gan viņa maksimumā ir bijuši 8 apustuļi bijuši, un viņi patiesībā ir sākumā saukušies pa sivēnu māti ar sivēniem. Kurš to nosaukumu izdomājis, arī nezinu, un kurš 12 apustuļus no 8 dabūjies, arī nezinu. Nu, un tad vēl viens no tiem 8 ir nobrucis, un patiesībā ir tikai redzami 7, mūsdienās tikai 7 redzami, bet ir daudz tādu klinču, šitais neskaitās apustuls, jā, bet tā arī ir tāda masīva klints jūrā, un tādas te čupām, jā, tā kā izbaudiet skatu, ko es tur daudz dirsīšu, jā, labāk skatāties apkārt. Vismaz redzēsiet kaut ko bez mūsu šķībacainajiem brāļiem. Un tagad mēs atrodamies jau gandrīz Lielā okeāna ceļa nobeigumā pie tādas smukas arkas, ko sauc par London Bridge. Nezinu, kurš izdomāja nosaukumu, ne par to stāst. Bet kādreiz vēl 1990. gadā bija 2 arkas. Jā, mēs tagad redzam vienu, kur plosās viļņi, bet bija tur, kur tagad nekā nav, tur bija otra. Jā, viņi bija, var sakot, savienot, un tāpēc arī bija nosaukums London Bridge. Bet sanāca 90. gadā, okeāna iedarbības rezultātā sanāca neliels upsītis. Var sakot, hujaks, un tā daļa sabruka, izveidojot, pa lielam vēl vienu apustuli, jā, kaut gan šis, protams, neskaitās apustuls. Izveidoja, un interesantākais, ka tas notika brīdī, kad uz tā tur, ko mēs tagad redzam, atradās 2 turisti. Jā, es varu iedomāties, kā tu vari piedirst bikses. Es domāju, ka viņi siltumā pavadīja to laiku, kamēr viņas izglāba helikopteri, jo tu aizēji, bļaļ, pastaigāties normāli aizēji hujomajo un ārka, bļaļ, to dā, un hujaks, un tu pēkšņi saproti, ka ir dirsā, jā, kur likties, kur mukt, bet viss kārtībā, jā, viegli apmīsušos un apdirsušos, viņas ar helīti pārcēl pāri, un kopš tā laika tā ir gandrīz tāda tā kā atsevišķa saliņa. Tāds interesants stāsts, labi, maucam tālāk, laika šodien pēc sūda.